silti iesaku visiem, kur liek šādas te āķis vai mašīnai. Šajā gadījumā šāda te firma. Bet viņiem, praktiski visiem šīdien nāk tas princips tāds te, kad ir šī te daļa atsevišķi pieskrūvēs 2 skrūvēm. Un silti iesaku tajā brīdī, kad tiek montēts tas āķis, obligāti sasmērēt šeit skrūvēt to te vidusdaļu ar kaut kādu ziedi, solidolu vai vienalga ko. Jo pretējā gadījumā pienāks brīdis, ka, piemēram, šo te daļu vajadzēs noņemt, to te kronšteinu vai mazums, vai uz Vāciju brauksit, es sapratu, ka tur laikam nevar būt pielikts āķis, braukājot apkārt bez piekabas. Un tajā brīdī jums notiks šāda lieta, kad man čomam gribēja noņemt to te kronšteinu, un abas puses nolūza, gan tā, kur ir vītne un uzgrieznis, gan pēc tam nolūza šī te puse, kur ir tikai skrūvē galva, vienmēr sakot, nolūza. Un tas ir tikai tāpēc, ka kāds ir paslinkojis un nav iesmērējis šeit skrūvē ar kaut kādu solidolu to te vidusdaļu, jo tas urbums ļoti precīzi, protams, lai te nebūtu lieka brīvkustība. Viņš ir tieši tik precīzs, ka tik līdz tur sāk veidoties rūsa, tad tā skrūva, diemžēl, tur paliek uz palikšanu, un pēc tam ir vesels pasākums, lai viņu dabūtu ārā. Tā kā nevajag noslinkot, un es vispār uzskatu, ka šādās vietās visās, kur kaut kur iet cauri buksei vai kur skrūva, ka viņas ir obligāti Latvijas klimatā jāsasmērē, jo pēc tam ir jautri.